Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceklis, un šodien mēs apskatīsim malkas krāsniņu Roko. Krāsniņas maksimālā jauda ir 8 kW, kas ir pietiekama, lai apsildītu līdz pat 60 kvadrātmetru lielas platības. Krāsniņu var kurināt ar malku un briketēm, kā arī modeli var pieslēgt klāt gan pie skursteņa, gan arī pie sildmūra, izmantojot 90 grādu pagriezienu. Sāksim ar krāsnes augšdaļu. Dūmats iznāk no augšas 130 mm diametrā, kuram ir iestrādāts aizbītnis. Krāsnes augšējā daļa var tikt izmantota kā sildvirsma. Tā ir izgatavota no 6 mm bieza tērauda. Te ir viens izņemams riņķis gatavošanai uz tiešas uguns, vai arī var izmantot visu sildvirsmu, lai gatavotu savas mīļākās maltītes. Droši vien jau pamanījāt, ap visu krāsniņu iet tāda kā dzelzs sapuma. Tas ir, lai netīšām nepieskartos krāsnī, ejot garām, kā arī to var izmantot, lai uzkārtu virtuves degvieli. Tālāk nonākam pie krāsniņas dekameras durvīm, kur pirmā lieta, ko redzam, ir tērauda kromētais rokturis. Tālāk ir iestrādāts dekameras stikliņš, kas ir karstumizturīgs. Atverot durvis, var redzēt, ka visa dekamera izklāta ar biezām šamata plāksnēm, kas starp citu ir nomaināmas, kā arī tās ir iegādāties pie mums. Un apakšā ir redzama bieza čuguna reste, kas, protams, arī ir nomaināma. Apskatīsim dekameras ietilpību, man ir metrmērs. Varam redzēt, ka dekamera ir 37 cm gara, tāpēc pagalvas, kas ir 30 cm, ir pilnībā nieks šai krāsniņai, vai arī pagalvas, kas ir 35 cm, arī ieiet pilnībā bez problēmām. Varam redzēt arī, ka dekamera ir diezgan ietilpīga, tāpēc malku varēs sakrāt daudz, kas arī paildzinās degšanas ilgumu. Tālāk varam redzēt pelnu atvilkni, kas izgatavota no tērauda. Tā ir salīdzinoši ietilpīga, vismaz vairākām kurināšanas reizēm, un palīdzēs ērti un vienkārši atbrīvoties no pelniem. Pašai krāsniņai ir 4 mazas tērauda kājas. Milzīgs paldies, ka noskaties šo video par malkas krāsniņu Roko. Ja gadījumā tev ir kāds jautājums par konkrēto modeli vai par jebkuru citu malkas krāsniņu, droši sazinies ar mums Ceklis.eu kontaktu sadaļā. Ja vēlies konkrētā krāsniņu vai kādu citu modeli redzēt klātienē, atrodamies Spunķiemā mūsu izstāžu zālē, kur palīdzēsim tev atrast tavu meklēto krāsniņu. Kā droši piesakies, brauc ciemos. Paldies vēlreiz!